Veiksmīgi izvēlēti ziedi spēj atstāt pareizo iespaidu, kā arī izgraznot mūsu apkārtējo vidi. Taču galvenais ir plaša ziedu izvēle. Skatāmies jau nākamajā sižetā. Uzņēmums Rigmora nodarbojas ar apzaļumošanu, stādu audzēšanu, ziedu tirzniecību un semināru pasniegšanu Baltajā mājā ar pieaicinātiem lektoriem. Tie ir bez maksas, stāstot par visdažādākajām tēmām, sākot ar minerālu mēslu pielietošanu mazdārziņos līdz pat puķu audzēšanai. Cilvēkiem, kuriem ir jautājumi vai neskaidrības, kā audzēt savā dārzā kādu konkrētu augu sugu, ir iespēja tikt semināros pie šīm atbildēm. Savukārt visus nepieciešamos līdzekļus audzēšanai, mēslojumu, stādus un sēklas var iegādāties uz vietas pēc pasākuma. Rigmorā to starp audzē 6 dažādas puķu šķirnes, bet pārdošanā nonāk 3 izturīgākās. Saimniece norāda, ja vēlaties norobežoties no kaimiņiem, arī piedāvā šķirnes, kas aug līdz 2,5 līdz 3 metru garumam. Lielais dārzs ar saulespuķiem ir izveidojies pa šo sezonu, un saimniece vēlas to vēl paplašināt. Tiek audzēta arī tabaka. Tabakas stādu pārdošana kļūst arvien populārāka.